zābaki. Tie bumbu nelaiž iekšā. Tā, puika, to ūsas sasprindzinātas, dodas uzbrukumā. Un viss priekšā ir atkal tie zābaki. Nu, kaut viņi vienreiz pazustu, nekas nesanāk. Viņš vismaz ir beidzis burkšķēt. Pagājušo gadu, kad mēģināja viņam atņemt bumbu, viņš burkšķēja tā, ka mēs pilnīgi bijām priecīgi, ka nesaprotam to valodu. Jo, dusmas tur varēja just pamatīgas. Un otrais mēģinājums. Pacietīgi, puika. Var redzēt, bišķi jau aktīvāks paliek, ka jau dusma nāk. Jā, varētu piespēlēt taisīt, kā ieeja, tu uzreiz uzvarētu. Tā, puika, tev ir spēks. Lūdzu ar spēku, aiziet. Ir, jā. Puika, protams, kā vienmēr uzvar. Tas jau nebūtu puika, ja viņš neuzvarētu. Tā, puika tagad mēģinās parādīt, cik viņš skaisti māk mērīt basēnu. Tātad 1 ronis, 2 roņi, sākam haltūrēt. Tā, tomēr būs 3 un 4. Ļoti labi. Un tagad būs tas uzdevums, kas man visvairāk patīk. Puika leks. Kā iepriekš jau teicu, kad caur riņķi nevar, bet vienkārši uz augšu var, tad tagad arī rādīs, kā tas ir. Es domāju, vēlreiz varētu. Šis uzdevums puikam pašam ļoti patīk, jo neko daudz nevajag domāt. Vienkārši tikai uzņem ātrumu lec. Un tagad var uzdejot. Ja jau ir ievingrinājās, tad var padejot nedaudz. Balsis vienatnē. Un vēl viena aplīti. Paldies, puika.